Krēsla! Yeah! Krēsla! Mums patīk krēsla! Tā. Šovakar mēs esam savākušies šeit uz krēslas pirmizrādi, un mēs esam grupa Peru. Skatīsimies filmu. Satikties ar Patinsonu un ar Kristēnu Stjorti. Es atnācu noskatīties. Tagad jau to var saukt par tādu kā mainstream, kas viss grozās ap emo. Tas viss, es domāju, arī piesaist gan filmas skatītājs, gan arī filmas veidotājs. Tas ir tāds īsts popkultūras auglis. Ja man būtu zelta zivtiņa, es ietu vakariņās ar Edvardu, un es ietu vēlreiz vakariņās ar Edvardu. Tas ir gan romantisks stāsts par absolūti neiespējamu mīlestību, kāds dzīvē nav. Un otrs, ka tajā ir tā savu daļa mistikas un tā savu daļa tā it kā tā vampīra nepieejamība. Man liekas, ka tas miks ir ļoti labs uztaisīts. Tāpēc man arī interesē, vai apmēram to, ko es vizualizēju savā prātā pēc meiteņu stāstiem, vai tas arī izpildīsies uz ekrāna. Sagatavojam biļetītes par rokai. Uz krēsliem ir mazas dāvaniņas, kā katrs savā vietņā. Atradīs mazi pārsteigumi. When you're clouding up my mind, I can't when you're losing fight all the time. Es spiedzu. Jā, tā.